Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā turpinās 8. starptautiskais florbola turnīrs Latvian Open un klāta pēdējā spēle šajā vasarā, šajā turnīrā. Elites līgas pēdējā spēle, kas vienlaikus sanāk arī zelta mačs starp divām Somijas augstākās līgas komandām SC Classic un Salba komandas. Tātad 4 komandu turnīrs, pirmo reizi šāds turnīrs, šāda kategorija Latvian Open čempionātā, kur piedalījās 4 komandas, jau minētās 2, kas pašlaik dosies laukumā tūdaļ, kā arī Latvijas izlase un vēl viena komanda no Šveices, Unihockey Langenthal Arvagen komanda no Somijas NLB līgas, kurā spēlē arī Latvijas izlases uzbrucējs Mihails Kostusevs. Abas Somu komandas tātad pieveica gan Latvijas izlasi, gan arī šveiciešus. Latvijas izlase pret Salbas komandu zaudēja rezultātu 3-4, pret Klasiku ar 8-10. Savukārt šveicieši Klasikai zaudēja ar rezultātu 2-15 un pret Salbas komandu ar 3-10. Tātad abām komandām 2 uzvaras, nevienas zaudējums un tagad tāds saudabīgs Somijas pirmssezonas treniņu mačs šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā. Somijas čempionāts, tāpat kā Latvijas čempionāts, startēs 20. septembrī. Un Raumas komanda Salba, kas šodien spēlēs zilajos formas tērpos, pērn kļuva par Somijas pirmās divīzijas uzvarētājiem un spēlēs arī šogad tātad stiprāko divīzijā, stiprāko čempionātā. SC Classic, protams, ir viens no zināmākajiem Somijas klubiem, viens no titulētākajiem Somijas klubiem. Un ilgadējais Somijas augstākās divīzijas dalībnieks. Klasika šodien spēlēs baltos formas tērpos. Atšķirībā no spēlēm sieviešu un vīriešu konkurencē, kur bija 2x15 minūtes. Šeit pilnā garā spēle, 3x20 minūtes. Un šīs spēles uzvarētājs tad arī kļūst par turnīru uzvarētājiem, jo pirms tam vienos dienā savā starpā tikās arī Latvijas izlases kandidātu komanda pret jau minēto klubu no Šveices. Šveiciešu cīņas gaitā izvirzījās vadībā ar 3-0, bet turpinājumā tomēr labāk bija Latvijas izlases spēlētāji, kas guva 5 bezatbildes vārds. Viņi uzvar ar 5-3, un te jau pirmais moments šajā spēlē. Uzbrukumā Raumas komandas sastāvā spēlētājs numurs 6 Antti Keskitalo. Tātad Klasika baltās formas tērpos, Salba zilajos. Un ceram uz interesantu, saistošu un galvenais arī rezultatīvu spēli. Tad 2 elites komandas šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā. Un vēl 3 elites komandas piedalījās starptautiskā turnīrā Tallinā, kur gan palika komandas 3., 4. un 5. vietā 5 komandu konkurencē. Otro vietu izcīnītajā turnīrā Cēsvalas Lekrings. Un interesanti, ka par turnīru uzvarētājiem kļuva komanda, kas spēlē Somijas 1. divīzijā. Tātad 5 no 12 Somijas elites līgas komandām šajā nedēļas nogalē spēlē Baltijas valstīs. Interesants fakts. Uzbrukumā Salba. Nesaprotās nedaudz ar partneriem Mikko Vītanens. Jau Klasika pretuzbrukums, netiek līdz mētienam. Spēlētājs numur 34.
vēl nepateicu par spēles tiesnešiem. Spēle tiesā Latvijas florbola tiesneši Māris Kumerdanks un Arsenijs Mihējevs. Jonī Rokosa, spēlētājs, kur būs visvieglāk atpazīt šajā spēlē. Tad zilgalvas lenti liela spēlē, bet uz priekšu dodas Salba. Pirmajās minūtēs tieši Salba izstās nedaudz aktīvāk, bet tagad klasika pretuzbrukums un bumbiņa vārtos. Diagonāli piespēle un rezultāts tiek atklāts 1-0 un vārtus guva spēlētājs numur 74 Niko Juhola. Nospēlēts 2 minūtes 28 sekundes un klasika apstiprina savu favorītu statusu šajā spēlē jau mača pašā ievadā. Gan brīdi iepriekš teicu, ka nedaudz vairāk ar bumbiņu pirmajās minūtēs tomēr bija Salbas spēlētāji. Rezultāts 1-0. Pirmos vārdus komandai Klasika uz spēlētājs numur 74 Niko Juhola no 23. piespēles Juholas Ivanēvi. Game score Classic 1, Salba 0. First goal Team Classic by player number 74. Un Salbas vēl viens pretuzbrukums. Netiek metienu pozīcijā pagaidām, tagad metiens. Labi spēlēja vārtos Joni Jārvio pēc spēlētāja numur 12. Tūro Honaina metiena. Klasika komandā izdīja arī vairākus treniņus, kurus bija iespēja apmeklēt. Pats gan netiku ne uz vienu no šiem treniņiem, bet, kā stāstīja atsaliecinieki, tad treniņi bijuši tiešām ļoti intensīvi. Kāda Latvijas komandām šādi treniņi nav redzēti. Kamēr laukuma spēlētāji atrodas ārā, tikmēr ļoti intensīvi tiekot iesildīti vārtsargi. Plašs treneru korpus darbojas ar spēlētājiem un nopietni pieeja arī visiem treniņiem. Protams, notiek arī gatavošanās jaunajai sezonai. Joprojām bumbiņi kā vairāk cenšas kontrolēt Salba, bet ļoti aktīvi spēlē arī Klasika komanda un nedod iespējas pretiniekiem daudz veidot bīstams metiens pa saviem vārtiem. Vēl viens metiens jau šī spēlētāja izpildījumā, kurš guva pirmos vārtus, Niko Juholas, bet šoreiz bumbiņi diezgan stipri lido pāri vārtiem. Un bumbiņu vārtos Lūks Salbas komanda spēja panākt izlīdzinājumu. Spēlēts 4 minūtes 40 sekundes un rezultāts kļūst neizšķirts 1-1. Jo interesantāks spēles turpinājums un ar vārdu guvumu tiek apsveikts spēlētājs numur 27 Jāni Lehtoniemi. Rezultāts 1-1. Pirmos vārtus komandai Salba būs spēlētājs numur 27 Jāni Lehtoniemi no 6. piespēles Arsenijs Mihējevs. Game score Classic 1,
Klasikā gal dodas uz priekšu. Un piespēle spēlētājiem numur 6 Antika Eskitalo šajā te Salbas vārtu gūmā. Cīņa par bumbu un tiesneši tomēr ādot bumbiņu Salbas komandai. Nu arī tiesneši Arsenijs Mihējevs un Māris Kumerdanks šajā nedēļas nogalē tiesāja arī šo turnīru Tallinā, bet redzam, kad uz izšķirošo Latvian Open fināla dienu arī viņi ir klāt un vada arī šo te izšķirošo spēli par titulu vīriešu elites divīzijā. Jau bija gatavs izdarīt metienu Salbas spēlēs numur 11 Mikko Vītanens, bet pēdējā brīdī sekmīgi epizodi nolasīja Klasika komandas aizsargi un neļāva izdarīt metienu, paspēja pasist bumbiņu tālāk, tādējādi likvidējot briesmas. Vēl viens metiens, šoreiz jau izpilda to Jespers Tornbergs no Klasika. Un labi darbojas vārtsargs Salbas komandas sastāvā, tad Salbas vārtos Jonī Kaljoniemi. Tad Somijas Florbola federācija ir veikusi interesantu uzskaiti par to, kādas komandas, cik čempionātos piedalījušās spēcīgāko līgā. Un kopš 1986. gada un Klasika ir 15 sezonas spēlējuši Somijas augstākajā līgā un aizdījuši 394 spēles. Un tas ir nopelnījuši 521 punktu, kas ir 5. labākais rādītājs Somijas florbola vēsturē. Pirmajā vietā, protams, ir vistitulētākais klubs Helsinku SSV, kura jauniešu komandā pirms pāris sezonām uzspēlēja arī Latvijas florbolists Morits Krūmiņš. Otrajā vietā ir Josba, tad ir Espo Oilers, HP un 5. ir Klasika klubs. Salbas komanda nav līdz šim spēlējusi spēcīgāko līgā. Kas attiec uz Somiju, tad, kā zināms, nākamajā sezonā Somijas spēcīgākajā līgā būs arī 2 pārstāvji no Latvijas. Artis Raitums pārstāvēs Turku TPS komandu, kura šajā rādītājā, tātad, kurā tikko teicu, ka Klasiks ieņem 5. vietu. Turku TPS ir 7 sezonas spēlējuši augstākajā līgā, aizdījuši 182 spēles, nopelnījuši 178 punktus, kas tad ir 14. labākais rādītājs. Un pavisam nesen pagājušajā nedēļā līgumu ar Nokian komandu no Nokijas pilsētas, Nokian KRP, parakstīja cēsnieks Morits Krūmiņš. Nokian ir 6 sezonas spēlējuši augstākajā līgā, 156 spēles, 113 punkti, kas ir 24. labākais rādītājs. Pagājušajā sezonā gan Morits Krūmiņš, gan Artis Raitums spēlēja Somijas 1. divīzijā, Raumas Porī komandā PSS, bet tagad abi divi ir tikuši līmeni augstāk. Raituma pārstāvētais TPS šajās dienās spēlē vairākas draudzības spēles ar Zviedrijas komandām. Vakardien spēlēja pret Storvrata komandu, kas ir arī viena no spēcīgākajām Zviedrijā. Es zinu, kad Somi zaudē, bet nepateikšu precīzi rezultātu. Un arī šodien viņam ir vēl viena spēle. Un savukārt Morits Krūmiņš Nokian KRP spēlēja jau pieminētajā turnīrā Tallinā, kur uzspēlēja arī pret Krūmiņa dzimto komandu, Cēsu Alus Leikrings. Cēsnieki tajā spēlē, Nokijas komandā spēlē gan pārliecinoši ar rezultātu 6-1, ties pēdējos 2 vārtus. Cēsnieki iemet brīdī, kad jau Somu komanda bija nomainījis vārtsargu pret 6. laukumu spēlētāju. Tad
diezgan daudz saikni ar Somu komandām Latvijai. Tikmēr vēl viens klasika komandas uzbrukums. Beidzas bez vārtu gūmiem. Komandas labi spēlēja aizsardzībā, nedod daudz iespējas pretiniekiem izcelties. Un vārtu priekšā tagad cīnās spēlēs numur 94 Valterija Lampinens. Pagājušā sezonā, tātad aizpagājušā sezonā klasiks izcīnīja 3. vietu Somijas čempionātā. Līdz čempionu titulam gan aizcīnīties vēl nav izdevies ne reizi, bet kamēr es to stāstu, klasiks nonāk iedzinējos. Šeit Latvijas Open turnīra spēlē pret Raumas Salban. Spēles 11. minūtē, precīzs metiens Raumas komandas sastāvā, Antti Keskitālo, ja nemaldos. Pagaidīsim, ko teiks spēles informators. Domāju, jo interesantāk, kad klasiks nāk iesaistījums. Tagad uzreiz zaudē bumbiņu Salba savā laukuma pusē. Komandai Salba spēlētājs numur 6 Antti Keskitālo. Tieši tā Antti Keskitālo guva otros vārds. Tad šim spēlētājiem jau viena gūti vārti un viena rezultīva piespēle šajā spēlē. Vēl varbūt kā Latvijas izlasē tad veicās pret abām Somu komandām. Tātad rezultāts jau pateicu, bet pirmajā dienā, kas bija piekdiena, Latvijas izlase tikās ar Salbas komandu. Vispirms Kārlis Bulāns izvirzīja vadībā latviešus, tad pretinieks vēl izlīdzināja, un trešdaļā Toms Akmenlauks un Atis Blins arī pārspēja Raumas komandas vārtsargu. Tiesa tad vārtos bija komandas otrs vārtsargs Jāne Mennala. Bet mača izskaņā tomēr Niklas Horns un Niko Kairla guva vārtus Raumas komandas labā, un Somijas klubs izcīnīja uzvaru ar rezultātu 4-3. Un savukārt pret klasiku komandu Latvijas izlase spēlēja vakardien un aizdīja rezultīvu saistošu spēli. Pēc pirmās trešdaļas rezultāts jau bija 5-4 Latvijas izlases labā. Otrajā trešdaļā izdevās panākt arī 7-5, bet tomēr pārtraukumā pirms pēdējās trešdaļas 7-8 zaudētāju lomā. Trešās trešdaļas sākumā pretinieks guva arī 9. vārtus. Toms Bitmans gan vēl spēja rezultātu samazināt līdz minimumam, bet pēdējā minūtē spēlējot bez vārtsarga, klasika komandas zināmākais spēlētājs Lasija Vantinens guva vārtus, panāca 10-8. Skatos, šodien gan Lasija nav kopā ar komandu, un šodien acīm redzot laukumā vairāk nedosies. Tātad 10-8 klasiks uzvarēja to spēli. Vēl kas zīmīgi, kad Latvijas izlasē debitēja Zviedrijas izcelsmes spēlētājs Jakobs Karlsons, kurš arī tieši spēlē pret klasiku, atzīmējās ar 2 rezultatīvām piespēlēm. Florbola pirmsākumos jau bija viens spēlētājs Latvijas izlases nostīsmēšot uzbrukumu. Labi izspēle, vārtos ir Nūja, bet bumbiņi nav vārtos un būs noraidījums Salbas komandā. Tur asi nospēlēja pret klasika komandas 6. numuru. Tiesa, nav man šāds spēlētājs spēles protokolā. Bet lai vai kā
Tagad Klasika komanda spēlēs skaitliskajā vairākumā, jo 2 minūšu notarps par bīstamu spēli Velī Peltonenam, spēlētājiem ar numuru 7. Uz 2 minūtēm noraidīts Salvas spēlētājs numur 7. Velī Peltonen par bīstamu spēli. 2-minute penalty to Salva player number 7. Velī Peltonen. Roughing. Kļūdījās nedaudz Klasika komanda. Taču bumbiņi tiek saglabāti uzbrukuma zonā. Un vēl gana daudz laiks spēlējot vairākumā. Garām vārtiem metiens. Šo metienu izpildīja Veli Matiju Luko. Neaiziet šoreiz piespēle līdz adresātam Jānim Laminenam, kurš bija palicis brīvs pie vārtu kreisā stabiņa. Un jau mazāk mūsu priekšu dodās Salbas komanda, un jau pieminētais Laminens jau ir spiests spēlēt aizsardzībā, glābjot savu komandu pēc Ejonas Hāpasalo metiena. Tātad pabeidzot par šo nosacīto leģionāru Latvijas izlases sastāvā, Jākubu Karlsonu. Jau florbola pirmsākumos Latvijas izlases pārstāvēja viens Zviedrijā dzīves audzes spēlētājs Andris Lukins. Aizbrauc arī uz vienu pasaules čempionātu. Nu, redzēsim, vai Jākubs Karlsons sekos viņa pēdās. Un arī iekļūs izlases sastāvā, lai piedalītos pasaules čempionātā, kas šā gada decembrī norisināsies Zviedrijas pilsētā Geteborgā. Bet nu vēl atgriežoties pie šīs spēles, 40 sekundes vēl vairākums Klasika komandai un vēl viena neprecīza piespēle un tehniski kļūda. Bumbiņi tiek zaudēti vienkāršā situācijā un bumbiņi atkal būs Salbas komandai. Nu, aktīvi cīnās Salbas komanda. Jā, es teicu, Jone Hāpasalo. Šajā mazākumā viņš vairākas reizes ir bijis uzmanības centrā. Pēdējās 10 sekundes vēl vairākums Klasika komandai. Vēl viens metiens rikošets, bumbiņa trāpa bortu aiz vārtiem, pēc tam atlec vārtu priekšā, bet sekmīgi spēlēja vārtsargs un tālu piespēle, mēģināja iespēlēt partnerim, bet tur tomēr bija tikai viens Klasika komandas aizsargs. Nedaudz vairāk kā 5 minūtes atlieko spēlēt spēles pirmajā trešdaļā. Aktīvi Raumas komandas vārtsargs diriģē savus aizsargus, kuram spēlēt un kā sekt savus pretiniekus. Ilgstoši saspēle. Redzam ātrumu, protams, citi salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm, kuras rādījām. Krīt uz laukuma apmales. Klasika spēlētājs uzskatīt virs arī pretinieki noiet, viņš silpi klusē. Un tagad jau 2-1 pretbrukums Raumas komandai un metiens bumbiņa trāpa vārtu stabiņu pēc Jāni Virtanena metiena, pēc tam arī aktīva fiziska spēle, plec plecā. Neiztiek arī bez pagrūstīšanās.
Epizode tomēr noslēdz ar to, ka bumbiņi būs Salbas komandai. Pie laukuma apmals soda izspēle. Žēl, ka nav Klasika komandā šajā spēlē Lasija Vantinens. Šitiem pieredzējušais spēlētājs, ilgadējs Somijas izlases spēlētājs. Būtu interesanti pavērot viņu darbībā Vidzemes olimpiskā centra laukumā. Bet tagad bīstams pretuzbrukums, zaudēja bumbiņu vienkāršā situācijā Raumas komanda un Klasika šādas te kļūdas nepiedod. 2-1 pretuzbrukums bez nekādas izspēles. Bumbiņu vārtos raida spēlētājs numur 23 Juho Sivanens, kuram tad arī jau viena gūta vārta un viena rezultīva piespēle. Un brīdī, kad spēlētas 16 minūtes, 17 sekundes, rezultāts neizšķirts 1-1. Atvainojiet, 2-2. Rezultāts 2-2. Otros vārtus komanda Klasika spēlētājs numur 23 Juho Sivanens. Vēl viena epizode Klasikam. Šoreiz metiens noizsnēto pusi lido pāri vārtiem. Second goal for Team Classic by player number 23 Juho Sivanens, assisted by number 20. Vēl viena kļūda Salbas komandai un tagad 2 minūšu norims par spēli guļus. Tiek fiksēts Salbas komandā. Un norādīts tiek spēlētājs numur 20. Uz 2 minūtēm norādīts Salbas komandas spēlētājs numur 20 par spēli guļus. Tātad otrā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Šajā mačā Klasika komandai pirmā palika neizmantot. Un otrā gan tiek izspēlēt vairākas ātras piespēles un Klasika komanda atkal ir vadībā. Šeit gan vārtu gūms Jesperam Kivipaski. Kā spēlēts 17 minūtes un 3 sekundes. Klasiks vēl nesen atradās ieznējos ar 1-2, taču trešdaļas beigās 2 gūtie vārti un jau 3-2 vadībā ir tieši šī te visnotaļ titulētā Somijas komanda. Vēl viens uzbrukums Klasikam. Un šoreiz neiziet piespēle līdz adresātam. Un labi epizode jau pie pretējiem vārtiem. Un arī Raumas komanda pierāda, kad spēja noslēgt šās momentus. Jāni Lehtoniemīgi uz savus otros vārtus šajā spēlē. Un rezultāts atkal ir neizšķirs 3-3. Piepildās manas izteiktās cerības par rezultatīvu un līdzīgu cīņu. 6 gūti vārti spēles pirmajā trešdaļā.
Rezultāts 3-3. Trešos vārdus komandai Salvadors spēlētājs numur 27 Janīna Konīmī, Latvijas otrā spēlē numur Joni Rogosa. Un Salva turpina uzbrukt. Nu, vēl pēdējās 2 minūtes spēles pirmajā trešdaļā. Assisted by 92 Joni Rogosa. Kā arī Rimpela individuāli. Labi piespēle. Saņem bumbiņu apakaļ. Vārtu priekšā partners. Lai gan rādīja, ka bumbiņu skāra kādu no pretiniekiem jau nehāpasālo. Tomēr bumbiņu tiek atdot Klasika komandai. Pusotra minūte līdz pirmās trešdaļas beigām. Šādi lēns saspēle un tad ātra notikuma attīstība un bīstamas situācijas. Labāk bija domāt iespēle vārtu priekšā, bet šoreiz tur bija tikai Salbas komandas aizsargi. Cīņa laukuma stūrī. Un noteikumi pārkāpums. Nokavēja nedaudz piespēle partners, jo prasība bija pilnīgi brīvs vārtu priekšā. Pēdējā minūte. Last minute of the first period. Nu, ir tomēr nedaudz lielāks pārsvars Klasika komandai, un tas arī ir likumsakarīgi. Bet tikmēr sāksies jau pēdējā minūte spēles pirmajā trešdaļā. Un paliks bumbiņa Klasika komandai. Vēl ir Matī Luko pie bumbas. Un vēlreiz viņš. Spēle Tomi Āholam. Luko. Un maina malas. Nu, pēdējās minūtes aizrit tomēr ar izteiktu Klasika komandas teritoriālo pārsvaru, taču bumbiņi tiek zaudēti, paliek bez mētiena un jau pretuzbrukumā. Laba epizode, nu nesanāk mētienis, noraujās bumbiņa no Nūjas Antiķeskitālo. Un atskanēs sirēna, kas liecina, ka pirmās 20 minūtes ir noslēgušās, un tās ir noslēgušās ar rezultatīvu, bet tomēr neizšķirt 3-3, un pēc pārtraukuma būsim apakaļ uz spēles otro trešdaļu.
Vidzemes Olimpiskā centrā Valmierā. Tūdaļ būs noslēdzies pārtraukums starp pirmo un otro trešdaļu. Vīriešu elites līgas izšķirošajā spēlē par pirmo vietu starp divām Somijas komandām SC Klasika un Raumas Salba. Pēc spēlētām 20 minūtēm rezultāts neizšķirts 3-3. Vispirms vadībā izvirzījās Klasika, pēc tam Raumas komanda gūta 2 vārtus un pārņēma vadību, bet cīņas izskaņā tomēr pirmās trešdaļas izskaņā Salbas komanda vēl vienreiz spēja rezultātu līdzsvarot. Līdz ar to pēc 20 spēlētām minūtēm 3-3. Kā jau teicu, pirmajā trešdaļā abas komandas izcīnīja uzvaras pirmajās 2 turnīra spēlēs, pārspējot Latvijas izlasi un Hokeja Langentāla Ārvangen komandu no Šveices NLB līgas. Un tagad šajā spēlē arī noskaidrosies komanda, kura kļūs par turnīra uzvarētāju. Es baidos samoties, bet pieļauju, ja būs neizšķirts rezultāts, tad šeit bullīšus mēs nesagaidīsim, jo šī tomēr ir tāda grupu turnīra spēle un līdzšinējie rezultāti tomēr labāki bijuši Klasika komandai, kur uzvarēja savus konkurentus ar lielākiem rezultātiem. Līdzinājās spēlēs tātad jau bīstams moments pašā sākumā pie Klasika komandas vārtiem, otrās trešdaļas sākumā. Līdzinājās spēlēs tātad komandai Salba rezultatīvākais spēlētājs ir bijis spēlēs numur 91 Janne Hīvonens, kuram ir 4 vārti un 2 rezultatīvas piespēles, un savukārt Jānī Lehtoniemī 3 gūti vārti un 2 piespēles, un tiesa 2 no šiem te vārtiem gūti jau šajā spēlē, tad 5 punkti. Kas attiecas uz Klasika komandu, tad šajā komandā punkti tiek sadalīti ļoti līdzīgi starp visiem spēlētājiem, bet visvairāk tomēr savācis spēlētājs numur 23 Juhos Sivanens, kuram ir 3 gūti vārti un 3 piespēles, tātad 6 punkti. Un 5 punkti Niko Juhola, spēlētājs numur 74, kurš turklāt visus 5 punktus gūs ar vārtu gūmiem. Nav neviena rezultatīva piespēle. Atkal cenšas iegūt iniciatīvu Salbas komanda. Tiesa daudz bīstamāki uzbrukumi. Manā skatījumā ir tieši pie viņu vārtiem, kad uzbruk Klasika. Tagad tieši Klasika komanda dodas uz priekšu. Ilgstoši saspēlēs vārtiem ar sekojošu izspēli vārtu priekšā, taču metiens šoreiz nesanāk, respektīvi sanāk, bet lido pāri vārtiem Niko Juhola, tieši šis spēlēs, kur jau pieminēja, kuram ir 5 vārtu gūmi, un viņš ir labākais vārtu guvējs šajā turnīrā savas komandas sastāvā. Arī šajā spēlē viņam jau ir 1 vārtu gūms, tieši viņš bija tas, kas atklāja spēles rezultātu maču 3. minūtē, vēl viena epizode, atkal Juhola, un bumbiņ tā draudīgi lidoja jau vārtos, vārtsargs vairs nebūtu glābis situāciju, bet tālāk viņam nāca Ika Hurmeninta. Aizvien nospiedošāks pārsvars Klasika komandai. Apskrienot vārtus, mēģina bumbiņu vārtos radīt Niko Juhola. Taču vietā ir Salbas komandas vārtsargs. Vēl viena kļūda Salbai, un bumbiņi ir beidzot vārtos. Juhos Sivanens gūst savus 3. rezultatīvitātes punktus šajā spēlē, 2 vārtus un savus 7. punktu jau čempionātā. 3 dienās rezultatīvākais spēlētājs savā komandā. Pirmās 3 minūtes aizritēja šajā trešdaļā ar pamatīgu šturmu, ja tā var teikt. Klasika komandas izpildījumā vārti brieda, līdz arī nobrieda. Salba pieļāva pozicionālu kļūdu savu
vārtu tūmā, bumbiņa tika zaudēta un Klasiks atkal ir vadībā 4-3. Rezultāts 4-3. Ceturtos vārtus komentē Klasiku spēlētājs numur 23 Juhos Ivanen. Game score Classics 4-3. Tagad jau līdzīgi kļūda pie Klasiks, bet nebija Salbas komandai gana daudz resursu, lai uzreiz arī aizskrietu pretuzbrukumā un raidītu bumbiņu vārtos arī ceturto reizi. Patīkam, kad ir daudz šeit vārtu gumi, gana daudz labas iespējas un tomēr gan ar katru minūtu palielinās Klasika teritoriālais pārsvars, tomēr visnotaļ labi spēlē arī Raumas Salbu komanda, Somijas elites līgas debitanti. Laba epizode, labs metiens. Kopumā šajās dienās Valmierā un Kocēnos tika aizdītas 82 spēles. Šī ir 82. spēle turnīrā. Atgādinām, ka sieviešu kategorijā čempionu titulu izcīnīja Krievijas komanda Nauka Trevelstroj, kas titulu ieguva otro vasaru pēc kārtas. Finālā pēdējā minūtē izdevās atspēlēties no 0-2 un izcīnīt uzvaru pēcspēles metienu sērijā. Pirms šīs spēles aprunājos ar Rubens galveno treneri Jānu Daini, kurš teica, ka komanda tomēr nospēlējusi ļoti labi, jo pretniecēm pārsvars bija ļoti iespaidīgs. Otrajā puslaikā tā presē, kad spēlētājs lāga nevarēja vairs neko izdarīt, līdz ar to rezultāts likumsakarīgs. Jānis Dainis palika apmierināts ar savas komandas parādīto sniegumu. Un trešo vietu izcīnīja NT2 komanda, jeb Nauka Trevelstroj otrais sastāvs, kas mazajā finālā apspēlēja Igaunijas komandu EMU. Tātad labāko četrniekā tikai viena komanda no Latvijas. Un vīriešu konkurencē pirmo reizi par čempioniem kļuva Stalbas Pārgaujas, savu jaunā galvenā trenera Mārtiņa Jerahoviča vadībā. Stalbas komanda finālā pēc pirmā puslaika atradās iedzinējos ar 1-3 pret Krievijas komandu Spartak. Beigās izcīnīja uzvaru ar 4-3. Un bronzas medaļas florbola klubam Rīga, kuriem arī notikusi treneru maiņa starpsezonā. Komandu turpmāk vadīs Jānis Peičs. Un Rīgas komanda mazajā bronzas finālā ar rezultātu 5-2 apspēlēja Liepājas Kuršus, kuriem gan treneris palicis tas pats iepriekšējais Mārtiņš Krūms. Un pabeidzot par rezultātiem turnīrā, tad šajā vīriešu elites kategorijā šeit netika izspēlētas tādas spēles par vietu. Ir 4 komandu grupu turnīrs, bet tā sanāca, ka pirms pēdējās dienas saudabīga spēle par trešo vietu sanāca Latvijas izlasē un Šveices RNLB līgas klubam Unihockey Langenthal, kurā šveicieši izvirzījās sākumā vadībā ar 3-0, bet pēc tam 5 bezatbildes vārtus guva Latvijas izlase, izcīnot uzvaru ar 5-3, un tas viņiem nodrošināja trešo vietu turnīrā. Tagad atlikuši vēl šīs spēles, sagaidīt šīs spēles beigu rezultātu, lai zinātu, kura no divām Somijas spēcīgākās līgas komandām varēs sevi saukt par Latvian Open 2014 turnīru uzvarētājiem. Un pirmo reizi noteikti šās elites turnīrs. Agrāk, nemaldos, pāris gadus notika sacensības veterānu komandām. Šogad vairs veterānu čempionāts netiek izspēlēts šeit Latvian Open ietvaros. Bet ir toties, domāju, daudz kvalitatīvāks un augstāka līmeņa florbols vērojams tieši šajā elites līgas turnīrā. Cerēsim, ka arī nākamgad redzēsim Valmierā un Kocēnos vai šīs pašas, vai citas līdzīga kalibra komandas. Sitiens pa 0, lai tiktu labā metiena pozīcijā. Salbas komanda, Klasika komandas spēlētājiem.
Un bez noteikuma pārkāpumiem viņam neizdevās tikt labā pozīcijā. Tas bija Tomija Āhola. Un atskan svilpe un noteikums pārkāpuši Salbas komandas spēlētāji. Nost cīņa pie laukuma apmales. Neiznāk tomēr aizskatīt ātrā presmā, bet bumbiņi paliek Salbas komandai. Nu, tur grūti bija iebakstīt tojā stūrī bumbiņu vārtos. Turpinās Klasika uzbrukumu. Tūdaļ būs nospēlēt jau puse no šīs spēles. Teritoriālais pārsvars diezgan liels Klasikam, bet rezultātā tomēr tikai minimāls 4-3. Nu, pirmajā trešdaļā nepateicis Salbas komanda izdarīja pat vairāk metienus 9, kamēr Klasika 8. Un tagad būs noraidījums Klasika komandai un labas iespējas Salbas komandai atkal rezultātu izlīdzināt. Noraidīts tiek Jespers Kivipasi. Spēlēs, kurš guva trešos vārtus savas komandas labā. Redzēsim, vai Salbas komandai izdosies izmantot šo te vairākumu. Mēs pirmajā trešdaļā divreiz vairākumā spēlēja Klasika. Pirmajā reizē vārtus neizdevās gūt, otrajā izdevās. Tagad pirmā iespēja Salbas komandai. Cīņa vārtu priekšā. Anti Keskitalo pārbauda, vai nu ir vesela, nav saplēsta pēc šīs tās cīņas. Janne Hīvonens tur aktīvs. Tagad viņam bumbiņa. Un viens no komandas līderiem. Pēdām nav metienu pa vārtiem. Vēl Hīvonens. Spiests taisīt apgriezienu, bet netiek pie metiena. Atkal uz Hīvonenu. Nav metiena, vēl 50 sekundes vairākums Salbas komandai. Beigās neprecīzi piespēle Joni Rokosa. Atkal jāsāk visu no jauna. Hīvonens bumbiņu neuzķer, taču Rokosa nāk palīgā un to saglabā. Saspēle ir, jā, bet nav metieni, nav virzības uz vārtiem. Un Klasika diezgan viegli tiek galā ar šo te vienu spēlētāju deficītu laukumā. 2 minūtes būs bez bumbiņas spēlēs Klasika.
bet bez nopietniem draudiem. Tagad metiens garām vārtiem, metienu izdara Niko Kaerta. Vēlreiz viņš ar bumbiņu, un vēl viens metiens, un šoreiz jau tuvāk vārtu gūmam, atvaira bumbiņu vārtu priekšā Joni Jārvio, bet nespēja to noķert. Tagad jau kā aizsargs spiests spēlēt, Salbas vārtsargs ar kāju izsit bumbiņu pret bordu, pēc tam bumbiņu atlec vārtu priekšā, un citur trūk, lai pats ar kāju ievirzītu to vārtos, uzskata virsū. Un viss beidzās laimīgi. Bet, lai vai kā skaitliskais vairākums palika neizmantots. Vairākuma pašā izskaņā bija iespēja Salbas komandai, bet tā 2 minūtes viņa bumbiņu nokontrolēja bez reāliem draudiem. SC Klasika vārtiem un konkrēti Joni Jārvio sargātajiem vārtiem. Un pēc vairākuma turpina it kā kontrolēt bumbiņu vairāk Salba, bet tagad 3-1 ātrais pretuzbrukums un labi pēdējā brīdī aizsardzībā nospēlē Salbas komandas spēlētājs. Ville Petri Lilja. Tiešām bīstami aizskrēja pretuzbrukumā Klasiks. Salba pēc tam, kad vairākumu neizmantoja, turpināja kontrolēt bumbiņu. Inertis vadīt un dabūja smagu pretuzbrukumu. Atkal Juhola metienu izpilda. Grib gūt vēl kādus vārtus. 5 viņam jau ir šajā čempionātā. Grib kļūt par labāko uzbrucēju. Bet tagad pretuzbrukumā Salba un nav bumbiņu vārtos, ir vārtos laukuma spēlētājs. Būs noraidījums un iespējams arī varbūt tiesneši nozīmēs 11 sodstienu, lai vai kā noteikumi pārkāpt pret 11. numuru Mikko Vītanenu. Vītanens bija vārtos, vārti tālu prom no tiem paredzētās vietas. Skatīsimies tiesneša lēmumu. 2 Klasikas spēlētāji skaidrojas ar tiesnesi. 2 minūšu noradījums, nebūs soda metiens, bet vēl viens vairākums Salbas komandai. Tikko viņi 2 minūtes spēlēja vairākumā, lai gan liela draudu nebija Klasika vārtiem, tomēr, kurā gadījumā fiziskos spēkus tas Klasika komandai paņēma. Un tagad vēl vienreiz noraidījums Klasika komandai. Janne Laminens tiek noraidīts. Labi izspēle, bet bloķē metienu. Metiens tika izspēlēts uz Jone Hapsalo, bet to bloķē aizsargs un pēc tam bumbiņu nonāk pie vārtsarga. Atkal Hapsalo ar bumbiņu. Laukuma stūrī, tā tiek saglabāta. Artu Koko. Kuko. Atkal ir saspēle, atkal nav metieni. Tagad metiens neprecīzs. Atkal to izpildīja. Bieži pieminēs Jone Hapsalo. Tagad apskrien vārtus. Nē, tālāk darbība nesako. Atkal pozicionāla spēle. Un bloķē vēl vienreiz metienu, un jau pretuzbrukums Klasika komandai. Tās kapteins ar bumbiņu. Ika Makipā. Un vēl pusminūte vairākums Salbas komandai. Neved spēli skaitliskajā vairākumā. Pēdējā sekundes garām vārtiem met Niko Kaerta.
Hivanens, vēl vienreiz viņš ar bumbiņu. Un Klasika jau ir pilnā sastāvā, un turklāt bumbiņā atstāja laukumu no Salbas komandas spēlētāja Jussi Tammi, un Klasika iztur arī šo skaitlisko mazākumu. Un otrajā trešdaļā jāspēlē vēl 6 minūtes. Nu, tagad labi iespēja, bet tā kā samīnstinās un Klasika aizsargi nospēlēja pārliecinoši. Tur sāksies pēdējās 5 minūtes spēles otrajā trešdaļā. Atgādinu, ka šeit spēle notiek pēc klasiskiem noteikumiem ar spēles laiku 3x20 minūtes atšķirībā no turnīra, kurā spēlēja pārējās komandas, kur bija spēles laiks 2x15 minūtes. Nu, ātri centās bumbiņu spēlē ievadīt Raumas vārdsargs Jonni Karlianiemi, bet tomēr atskan tiesneša svilpi un bumbiņi tiek atkal atgriezt atpakaļ ESC Klasika komandai. Jā, nu, ja Klasika ir viena no tādām pieredzējušākajām komandām Somijā, pēc daudzus gadus spēlējusi augstākajā līgā, tad, diemžēl, viena nepatīkama ziņa arī Latvijas florbolā, ka beigus pastāvēt ir florbola klubs Ķekava, viens no senākajiem Latvijas florbola klubiem. Nu, viņš apvienojās ar Ķekavas Bulldogs komandu, kura zaudēja pagājušā sezonā pierakstu Latvijas virslīgas čempionātam. Tagad pat cik komandas apvienojās, tad Bulldogi paliek virslīgā. Vairāki Ķekavas spēlētāji pievienojušies Bulldogiem, bet vēl daudz ir izklīduši kur nu kurais. Citi atgriezušies savos bijušajos klubos. FK Rīga, uz FK Rīgu devušies vairāk spēlētāji. Tāpat tās daži pievienojušies RTU Inspekta. Arī uz Talsiem šķiet kāds devās. Vai kā šī komanda nebūs. Un Latvijas čempionāta virslīgā tomēr 14 komandas būs savāktas. Un vienu apli spēlēs Latvijas U19 izlase, kur tādējādi gatavojas 2015. gada pasaules U19 florbola čempionātam. Vienu apli viņi spēlēs arī Latvijas vīriešu virslīgā. Un tāpat tās virslīgā spēlēs arī Jelgavas Novads, kur tāpat kā Raumas Salba komanda būs spēcīgākās līgas jaunpienācēji. Salba pirmo gadu spēlēs Somijas elitē, tad Jelgavas Novads pirmo gadu spēlēs Latvijas florbola virslīgas čempionātā. Jelgavas Novads spēlēja arī šeit Latvijas Open turnīrā, grupu turnīru aizdīja neveiksmīgi, piedzīvoja visus zaudējumus, bet pēc tam tomēr izslēgšanas spēlēs izcīnīja vairākas uzvaras, bet līdz izšķirošiem mačiem gan netika. Tikmēr spēlē starp Klasiku un Salbu komandām. Sāksies jau spēles 37. minūte. Pirmajā trešdaļā sagaidījām 6 vārtus, pa 3 no katras komandas, tad otrajā trešdaļā bijuši tikai 1 gūti vārti. Juhos Sīvanens guva vārtus trešdaļas 3. minūtē. Un tie pagaidām tā arī palikuši vienīgie. Pagaidām apstājies laiks uz rezultātu tablo. Vēl viena laba epizode.
tūtam pirmo piespēli turnīrā. Varētu sevi ierakstīt Niko Juhola, bet partners no labas pozīcijas netrāpīja bumbiņu vārtās. Tagad jau vārdu apmaiņa starp diviem somu florbolistiem. Bumbiņu Salbas komandai. Un vēl viens klasika komandas uzbrukums. Neredz īsti vairs spēle Raumas komandai. Arī divi šeit vairākumi bez reāliem draudiem pie klasika vārtiem. Arī vienādos sastāvos pārsvarā, tomēr jāspēlē ir aizsardzībā. Lieliska izspēle un rezultāts kļūst 5-3. Niko Salo. Niko Salo gūst 5. vārtus, izmantojot labu partneru diagonālo piespēli. Un jau pa zemi tiek raidīt bumbiņi jau praktiski tūkšos vārtos. Un viena vārta tiek gūti otrās trešdaļas 3. minūtē, tad vēl viena tiek gūta nepilns 3 minūtes pirms perioda beigām. Rezultāts 5-3. Rītos vārds komandai klasikos spēlētājs numur 20 Niko Salo un atbildot piespēles Deli Matija Luko. Niko Salo tad šajā spēlē tagad viena gūti vārti un viena rezultīva piespēle. Bet šajos 5. vārtos viņam lielisko piespēli izdarīja spēlētājs numur 18 Deli Matija Luko. Pēc ilgāka laikā kalpu uzbrukumā devusies Salbas komanda. Tagad viņam jau 2 vārdu deficīts. Grūdienis mugurā. Pēdējās minūtēs tāda diezgan āsa spēle. Pagrūstījās pie vieniem vārtiem. Tagad jau otrā laukuma pusē arī tāds diezgan atklāts grūdienis mugurā. Cīņa laukuma stūrī. 2 klasika spēlēji gatavi iet virsū vienam pretspēlētājam. Strīdus izspēle, saplicināt spēles bumbiņu. Tiek iedot jaunu un cīņu tūdaļ varēs atsākties. Minūte 20 palieko spēlēt spēles 2. trešdaļā. Un šī te diezgan garā un asā cīņa atrisinās ar to, kad ārbriti fiksē, ka nepareizs grūdienis un bumbiņi tiek atdot klasika komandai, kur arī var sākt savu kārtēju uzbrukumu, sākoties 2. trešdaļas pēdējai minūtei. Uzbrukums gan sākās ar bumbiņu atsišanu uz savu vārtu pusi. Bet beidzot komanda nostājās pozicionālam uzbrukumam. Juhola. Neaiziet šoreiz bumbiņu līdz Juholam. Un vēl viena epizode.
Atkal ir Juhola, un Juhola met precīzi 6-3 pusminūti pirms otrā perioda beigām. Niko Juhola gūst savus otros vārtus šajā spēlē un 6. visā turnīrā. 6+0. Tāda ir šita spēlētāja numuru 74 statistika šajā nedēļas nogalē Valmierā. Vai Klasiks vēl vienu uzbrukumu spēs izveidot šajā trešdaļā? Paliek pēdējās 10 sekundes. Un šķiet, ka Klasiks dara raidījums tāls no savas laukuma puscīņa vārtu priekšā un tomēr neizdodas dabūt bumbiņu vārtos un atskan sirēna. Otrā trešdaļa noslēgusies, pēc tās 6-3 Klasika komandas labā. Tagad 5 minūšu pārtraukums un tad pēdējās 20 minūtes šajā spēlē un visā turnīrā. Music sounds better than live music. Sounds better than live music. But so far, I haven't tasted any. So far, I haven't tasted any.
3 dienu floorbola maratonam Valmierā un Kocainos klāt pēdējās 20 minūtes. Vīriešu elites līgas spēles trešā trešdaļa starp divām Somijas komandām SC Classic un Raumas Salba pēc spēlētiem 2 periodiem 6-3 SC Classic komandas labā. Ja pirmajā trešdaļā katra no komandām guva pa 3 vārtiem, tad otrajā trešdaļā Classic turpināja savu uzņemto kursu, gūt 3 vārtus, bet Salbas komanda vairāk tā arī nav spējusi pārspēt Classic komandas vārtsargu Joni Jarvio, un līdz ar to 6-3 pēc 2 periodiem. Otrajā trešdaļā katra no komandām izpildīja pat 9 metieniem un spēlēja kopumā līdz šim 18 metieni Salbas komandai, 17 Classic, bet pats galvenais, kad uz tablo 6-3. Classic komandā 3 punktus nopelnījis Juho Sivanens, 2 vārti un 1 piespēli, un 2 vārti arī Niko Juholam, kurš ir arī komandas rezultatīvākie spēlētāji. Viņi arī visi turnīri. Raumas komandā 2 vārti Janni Lehtoniemi un Anti Keskitalo. 1 gūti vārti un 1 rezultatīva piespēle, bet tikmēr Classic ir gatavi arī trešajā trešdaļā cenšot gūt vismaz savu normu, proti 3 vārtus, jo pēc spēlētām 16 sekundēm jau rezultāts kļūst 7-3. Neredzēja gan kurš guva vārtus, bet ņemot vērā, ka tiek apsveikts Niko Juhola, iespējams, ka tieši viņš guva savus 3. vārtus, bet pagaidīsim, ko teiks spēles informators. Rezultāts 7-3. 7. vārtus komandai Classic uzspēlētājs numurs 74. Tieši tā, Niko Juhola gūs savus 3. vārtus šajā spēlē, 7. turnīrā, joprojām viņam tātad 7 rezultatīvitātes punkti, 7 gūti vārti un neviena rezultatīva piespēle, bet Raumas komanda nav gatava padoties. Paiet tikai pusminūte kopš zaudētiem vārtiem, kad Anti Keskitalo gūst savus 2. vārtus spēlē, arī viņam 3 rezultatīvitātes punkti, un rezultāts starpībā atkal tiek nedaudz samazināts 7-4, un iespējams, ka pēdējās 20 minūtēs šajā turnīrā arī varētu būt visrezultatīvākās. Jo minūtes laikā, nepilns minūtes laikā, kad komanda jau atzīmēsies ar 1 precīzu metienu. Rezultāts 4-7. 4. vārtus komandai Salba gūs spēlētājs numurs 6 Anti Keskitalo un 27. numuru piespēles Janni Lehtoniemi. Ja Niko Juholam piespēle izdarīja Juho Sivanens, kuram tātad 4 rezultatīvitātes punkti, tad arī Raumas komandā izcēlās tie 2 spēlētāji, kur bija rezultatīvākie pēc 2 periodiem. Tagad gan Keskitalo, gan Janni Lehtoniemi, kurš izdarīja piespēli. Abiem ir par 2 gūtiem vārtiem un 1 rezultatīvai piespēlē. Un Salbas komanda turpina doties uz priekšu, bet bumbiņa tiek izmesta ārpus laukuma apmales. Nekas cits neatliek kā atkal atgriezties atpakaļ aizsardzībā. Nedaudz jāskārto laukuma apmalas. Un cīņa atsākās atkal ar kārtējo Classic komandas uzbrukumu.
Salbas komanda ar bumbiņu. Pēc nelielās uguņošanas trešdaļas sākumā kaut nedaudz spēles temps samazinājies. Skaidrs, ka katru minūti jau vārtu gumu komandas nevar gūt. Cenšas aktivizēties Salbas komanda. Zaudēt viņiem jau vairs tāpat nav ko šajā spēlē un arī turnīrā. Zemāk par otro vietu viņi nebūs. Bet varbūt tomēr izdodas paveikt nelielu brīnumu un atspēlēt šo te diezgan tomēr lielo deficītu. Redzēt ir visādi brīnumi florbolā. Vai tādu mēs piedzīvosim arī šeit uz Vidzemes olimpiskā centra grīdas. Skatīsimies vēl 17 minūtes. Salbas komandas rīcībā. Labs metiens, diezgan asa leņķi. Tomēr nedaudz neprecīzs. Metinātājs bija Vili Petri Lilja. Tagad 2-1 pretuzbrukums. Neizdodas tomēr izdarīt piespēli. Latvijas čempionāts sāksies 19. septembrī ar pagājušās sezonas fināla atkārtojumu, kad Cēsu sporta namā vietējais Cēsu Alus Lekrings uzņems Florbola klubu Lielvārde. Un fināla spēlē arī jau ir zināms datums. Tā notiks 2015. gada 11. aprīlī. Vēl kādas izmaiņas saistībā ar Latvijas čempionātu. Atšķirībā no citiem gadiem komandas, kas neiekļūs izslēgšanas spēļu turnīrā, pēc tam aizdīs vēl vienu apli. Un noskaidros to komandu, kurai virslīga būs jāatstāj, jo līdz šim bija tā, ka jau februāra beigās dažas komandas praktiski beidz sezonu. Bija skaidrs, ka komanda varbūt neizkrīt ārā pa taisno. Bija pietiekami daudz punktu, taču bija tikpat tā pašā laikā bija pārāk maz punktu, lai tiktu izslēgšanas spēļu turnīrā. Un tad sanāca tāds dažas spēles vienkārši nospēlēšanas pēc un priekšlaicīgas sezonas beigas. Un tad šogad šīm te komandām paredzēts vēl viens aplis savā starpā, lai ar saglabājot jau līdz šim izcīnītos punktus, lai noskaidrotu to vienu komandu, kurai virslīga būs jāatstāj. Domāju, ka varētu būt interesants nākamais čempionāts. Ļoti nopietni pastiprinājusies ar RTU Inspekta komandu. Iegūs vairākus labus spēlētājus, tāpat Florbola klubs Rīga, kur komandas jaunpienācējus jau redzējām šeit Vidzemes olimpiskā centrā, spēlē par 3. vietu, spēlē pret Liepājas Kuršiem.
Grūti spriest, kāda būs Stalbas komanda. Vasaras turnīru aizdījusi ļoti labi. Kāda būs sezonas garumā, nezinu. Tagad būs noraidījums. Tikmēr šeit par spēli ir augsts pacelt noraidīts tiek Stalbas komandas spēlētājs. Iespējams, nedaudz vājāk, kā citus gadus varētu būt Lielvārda. Komanda atstājusi Juris Gribusts, kurš aidevies uz RTU Inspektu. Tāpat tās vairs nebūs komandas pamatvārdsargs Ārmāns Asniņš, kurš pievienojies Rīgai. Bet, domāju, ka arī Lielvārdai tomēr ir vēl pieteikami daudz laba līmeņa spēlētāji, lai varētu cīnīties par augstām vietām. Interesanti, kāda iztīsies Rubene, kuru vairāk nevadīs tās līdzinājais galvenais treneris Ainārs Zelčs. Par galveno treneru apstiprināts Ivars Jēkabsons. Vārds Stabiņš klasika izpildījumā. Ivars Jēkabsons tātad pamatā būs treneris. Tas, protams, būs zaudējums komandai laukumā. Ivars droši vien vismaz sākumā nespēlēs. Protams, komandai liels zaudējums arī Laura Zaiceva pārcelšanās uz Rīgu. Un tradicionāli droši vien gaisu jaugs Bauska, kurš pastiprinājumu izputējušajā Ķekavā ir atradusi ne tikai Ķekavas Bulldogs, bet arī Ulbroka. Arī Talsis šķiet būs tomēr diezgan ievērojami spēcīgāk nekā pagājušajā sezonā. Diemžēl finansiālu problēmu dēļ no starta virslīgā atteicās Madona, kur vienu gadu nospēlēja virslīgā, bet nākošais gadu atkal spēlēs pirmajā līgā ar saviem spēlētājiem. Un kaut kādu sastāvu papildinājumus meklē arī Jelgavas novads komanda, kura debitēs virslīgā. Paredzams droši vien, ka Jelgavniekiem galvenā doma būs pirmkārt jau nosargāt vietu virslīgā un nepalikt pēdējā vietā. Droši vien arī interesanti būs pavērot, uz ko tad būs spējīgi šī Latvijas U19 izlases kandidātu komanda, kurai gan sastāvs droši vien mainīsies no spēles uz spēli. U19 izlases kandidāti spēlēs pret saviem klubiem, nedosies laukumā izlašu formas tērpos, bet pārstāvēs savus klubus. Redzēs, kāda izstīsies šī komanda. Paredzams, ka viņi spēlēs visas spēles aizdīs Rīgā un Lielvārdē. Tad varēs pēc kāda laika jau analizēt, vai šāds nezinu, negribētos saukt par eksperimentu, bet šāda te ideja būs sevi attaisnojusi vai nē. Pirms turnīra, protams, grūti spriest. Kas attiecas uz Latvijas sieviešu čempionātu, tad virslīgā atkal būs tikai 4 komandas, vairs nebūs ādaži. Tiesa, laikam, dzirdēts, palielināsies sieviešu pirmās līgas komandu skaits. Un paredzēts, ka, lai nebūtu visu laikā spēlē šī te rutīna garā sezona, tikai ar 103 citām pretniecēm, tad virslīgas komandas aizdīs arī atsevišķu turnīru. Vienu apli spēles izspēlēs ar sieviešu pirmās līgas komandām. Redzēs, tad varēs redzēt, varbūt kāds ir līmenis pirmās līgas labākajām komandām, vai viņas var reāli paspēkoties ar valsts spēcīgākajām komandām. Bet tikmēr turpinam skatīties Latvijas Open spēli. Trešā trešdaļa klasika komandai neizdevās tā arī izmantot kārtējo vairākumu pret Salbas komandu. Bija pašā sākumā lieliski izspēle, kas beidzās ar metienu pa vārdu Stabiņu. Pēc tam vairāk reāli draudi tā arī nebija. Atkal neliela pagrūstīšanās. Tautieši arī nevar sadalīt šo te mazo oranžo priekšmetu bumbiņu. Ik pa laikam sanāk diezgan lielas saķeršanās. Klasi. Salbas komanda jau tiesnesis deva jau signālu, kad var izsākt bumbiņas izspēli, bet komandas vārdsargs bija devies pie rezerves soliņa. Atveldzēties, padzerties. Beidzot viss varētu sākties, cīņa var turpināties pēdējās 12 minūtes. Visticamāk, kad spēles uzvarētājs ir zināms,
Klasika droši kontrolē spēles gaitu. Spēles gaitā nekas arī būtiski nebija mainījies. Brīdī, kamēr stāstīja par jaunumiem Latvijas čempionātā. Un joprojām 3 vārtu pārsvars SC Klasika komandai. Bet, skaidrs, ka Salbas komanda centīsies vismaz kādus vārtus vēl atgūt. Varbūt jau tagad nedaudz neveiksmīgi uztvēra piespēli, un līdz ar to arī vairs nebija iespējams izdarīt labu metienu. Spēlētājiem numur 91, Janne Hivonenam. Vēl viena laba epizode, labi nospēlē pēdējais aizsargs Klasika komandai. Un vārtu stabiņš pēc Niko Kairtas metiena, bet iepriekšējā epizodē jāuzteic arī Jāne Laminets. Un tagad gan asa spēle. Grūdiens uz laukuma apmals. Cerams, nebūs savainojumi, bet jebkurā būs noraidījums par bīstamu spēli. Jautājums uz cik ilgu laiku, un cietēja lomā bija spēlētājs numurs 75. Nav man tāds spēles protokolā, bet lai vai kā 5 minūšu noraidījums. 5 minūšu noraidījums Niko Juholam. Spēlētājiem, kuram daudz vārtu gūmu, nav neviena rezultīva piespēle. Tas var būt pavērsiens. Jāspēlē 11 minūtes, un tagad 5 minūtes skaitliskais vairākums Salbas komandai. Skatīsimies, ko no šīs epizodes spēs izspiest komanda, kas pašlaik atrodas iedzinējos. Noradīts ir nevis 74. numurs Niko Juhola, bet 84. Mikko Savolainens. Lai vai kā lietas būtība tas nemaina. Salbas komandai labas iespējas atspēlēties un samazināt rezultātu starpību. Pagaidām, teiksim, tik tālu. Līdz šim gan ar to vairāk izspēle tā ir bijis kā bijis. Nav bijuši pat daudz momenti. Hivonens. Rokosa. Hivonens. Rokosa. Vēl vienreiz Hivonens. Pagaidām atkal tas pats vecā kaita. Ir saspēle pa perimetru. Nav metiena, nav virzība uz vārtiem. Hivonens aiziet uz vārtu priekšu. Neliela pozīciju izmaiņa. Bet dziesma tāpat vecā, bez metieniem. Bez metieniem minūte jau pagājusi. Izsako visām piespēlēm Klasika nosedz metienu līnijas. Nemetot vārtus gūt nav iespējams. Praktiski nav. Protams, var gadīties kaut kāda rikošeta veiksmes. Un tagad ir metiens. Bet līdz vārtiem tas tāpat nelidot, tiek bloķēts, vēl viena izspēle un labā pozīcijā nošļūk bumbiņu no nulles. Kārtējā sadursme, minūte 20 no vairākuma jau ir pagājusi. Un tā ir beigusies bez reāliem draudiem Klasika komandas vārtiem un vārtsargam Joni Jārvijo. Uz spēlētāju maiņa Salbas komandā. Arī treneris saprot, ka iepriekšējais virknējums nespēja izspēlēt vairāk, un tagad kļūda piespēlē. Bumbiņi gan tiek saglabāta, bet arī otrais piecinieks pagaidām bumbiņu līdz vārtiem nespēja raidīt. Joni Jārvijo raida bumbiņu tālu uz priekšu. Tur partneri par to vēl pacīnās. Noteikumi pārkāpums Klasika komandai. 2 minūtes pagājušas. Un vēl 3 minūtes skaitliskais vairākums Raumas Salba komandai par Mika Savolainena bīstamo spēli.
Gribētos, lai Salbas komanda tomēr gūs šos te 5. vārtus. Atgrieztos kaut kāda interesi spēlē, intriga par uzvarētāju. Bet, pagaidām diez kas nesanāk viņiem. Cīņa pie laukuma apmalas, bumbiņi pie Klasika. Un jau pretuzbrukums spēlējot mazākumā. Bumbiņi pie Klasika komandas. Laiks iet. Un nākal noteikumu pārkāpums Hīvonen izpildījumā. Arī mazākumā Klasiks jau ļoti uzskatām parāda savu meistarību. It kā Makipā labi kontrolē bumbiņu, joprojām viņš ir bumbiņu. Jau vairākus godu apjusveic un vēl izdara lielisku piespēli pret Vārtsargu izskrien. Spēlētājs numurs 17. Jāne Laminens, taču nespēja sabremzēties un uzskrien virsū Salbas komandas Vārtsargam, taču gan tiesneši, gan Salbas komanda, lai gan sākumā salbieši protestē, taču saprata, ka šoreiz nebija apzināta mēģināšana uzkāsties virsū Vārtsargam, ja viņš nespēja sabremzēties. Un beidzot bumbiņi nonāk vārtu priekšā un ir arī vārti. Ar pirmo reizi nesanāca, bet ar otro piegājienu tomēr šķiet Jāne Hīvonens tas, kas gūst vārtus un samazina starpību līdz 5-7. Ir vismaz kaut kāda intriga atgriezusies. 2 vāru deficīts un vēl minūte 33 sekundes. Mika Savolainenam jāatrodas uz noraidīto spēlētāju soliņa. Skaidrs, ka tagad atkal ir pacēlums Salbas komandai. Ir atkal atgriezusies kaut vai maza, bet tomēr cerība glābt šo te spēli. Bet kļūda piespēlē. Vēl viena laba iespēja. Un labi spēlē Vārtsargs ar ķīveri atvēr metienu. 6 minūtes 40. spēlē un 54 sekundes Mikam Savolainenam uz noraidīto spēlētāju soliņu. Un pārķer bumbiņu Salba. Hapsalo. Artu Kuko. Pusminūte vēl vairākums Salbas komandai. Atkal sākās šita ilgā saspēle. Un ir metiens, labs metiens turklāt Jāni Lehtoniem izpildījumā, bet labi spēlē arī Vārtsargs Joni Jarvio. Pēdējās sekundes vēl vairākums. Un vēl viens metiens Lehtoniem izpildījumā. Bumbiņi nonāk vārtu priekšā, bet nav neviens, kas pieliek punktu. Un Klasika komanda spēlē pilnā sastāvā.
Skaidrs, ka Klasika neizteiksies pa galvu, pa kaklu uz priekšu. Jo laiks strādā viņa labā un viņi ir ļoti tuvu tam, lai kļūtu par pirmajiem Latvijas Open turnīru uzvarētājiem elites grupā. Turpin tomēr aktīvi spēlēt Klasiks, un Juhalam nesanāk izdarīt metienu. Un pēc brīža viņš arī zaudē bumbiņu. Netrāpa bumbiņu. Jussi Tammi. Atkal jāsāk visu no jauna, bet laiks rīt un laiks jau ir nedaudz vairāk kā 4 minūtes palikušas šajā spēlē un arī visā šajā turnīrā. Bīstam pēc rikošeta bumbiņu gandrīz nonāca vārtos. Hivonens, Rokosa, Hivonens, tieši viņš bija tas, kas guva 5. vārtus Salvas komandas sastāvā. Beidzot realizēja skaidrisko vairākumu. Labi iespēle vārtu priekšā, bet nepaspēja izdarīt metienu Jāni Lehtoniemī. Un tagad vēl viena bīstama izspēle netālu no Klasika komandas vārtiem. Labi izspēle un ar atkārtot mēģinājumu atkal centās gūt vārtus. Taču neprecīzi pāri vārtiem met Niko Kaerta. Klasika komandai, tā teikt, zaudēt. Un šajā spēlē mēs labi varam redzēt spēles filozofijas atšķirības starp Latvijas un Somijas komandām. Domāju, ka spēlēt Latvijas komandas metieni būtu neskaitāmas reizes vairāk. Abas komandas tomēr cenšas atrast šo te iespēju ar piespēlēm un nemet pie pirmās izdevības. Salvas komanda pieprasa 30 sekundžu pārtraukumu. Brīdī, kad jāspēlē vēl 2 minūtes un 20 sekundes spēles 3. trešdaļā. Tāda pārtraukums noslēdzies un esam, teikt, finišu taisnē. Lai saliktu pēdējos punktus uz 8.
starptautiskajā florbola turnīrā Latvian Open. Un Salbas komanda iet uz pilnu banku, ņem nost vārtsargu, nomaina to pret 6. laukuma spēlētāju un uzreiz gandrīz zaudē bumbiņu un rāda briesmas saviem vārtiem. Šoreiz viss beidzas veiksmīgi un skatīsimies, vai šis te risks attaisnosies spēlējot 6 pret 5, bet bez vārtsarga. Pagaidām diezgan haotiska cīņa. Bumbiņa arī tiek zaudēta. Pēdējās 2 minūtes sākušās šajā mačā. Klasika, protams, necentīsies tagad izdarīt metienu. Viņam svarīgi tagad kontrolēt bumbiņu, lai pretinieks nevar nomainīt vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju un nevar radīt draudus viņu sargātajiem vārtiem. Labi, bumbas kontrola, protams. Kā to pateicu, tās dienas bumba arī tika zaudēta uz mirkli un atkal atgūta. Un aizrit pēdējā minūte šajā spēlē. Neizdevās tomēr sarīkot šo te ofensīvu maču izskaņā Raumas Salba komandai. Un bumbiņi joprojām pie SC Klasika komandas spēlētājiem. Beidzot atstāja vārtus atkal Salbas komandas vārtsargs, bet spēlētāji netiek pat īsti līdz laukuma centra līnijai. Sākušās pēdējās sekundes. Beidzot Salba tiek uzbrukuma zonā, bet vai tiks arī mētienu pozīcijā. Ja neizdevās tikt metienu pozīcijā, spēlē 5 pret 4, tad spēlē 6 pret 5. To izdarīt ir vēl grūtāk pēdējās sekundes metiens. Tas tiek bloķēts un atskan sirēna, kas liecina to, ka Klasika komanda uzvar arī 3. spēli ar 7-5 pret Salba. Līdz ar to Klasika komandu arī varam apsveikt ar uzvaru ne tikai šajā spēlē, bet arī visā turnīrā. Atliek noskaidrot labākos spēlētājus. Spēle beigusies, Latvian Open elites klasē un rezultāts 7-5 uzvar komanda Klasika. Labākais spēlētājs komandā Salba, numur 27, Jāni Lehtonīni. Par maču labāko spēlētāju Salbas komandā tiek atzīts Jāni Lehtoniemi, kuram šajā spēlē 2 gūti vārti un 1 rezultīva piespēle. Un Klasika komandā par labāko tiek atzīts Juhos Sivendens, kuram 2 gūti vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Viņš arī šīs spēles rezultatīvākais spēlētājs. Un vēl jānoskaidro labākie spēlētāji šajā turnīrā. Spēlētājs
Best scorer, Juho Sivanen. Un Juho Sivanens arī kļūst par turnīra rezultatīvāko spēlētāju. Andris Zenis. The award will be presented by the Latvian Floorball Union Chairman Andris Zenis. Un Latvijas Floorball Savienības prezidents Ilis Petersons. And the Latvian Floorball Union President Ilis Petersons. Juho Sivanens 3 spēlēs gūt 3 vārdus un izdarīja 4 piespēles. Un kā to varējām paredzēt, par labāko uzbrucēju tiek atzīts Niko Juhola, kuram arī ir 7 rezultatīvitātes punkti un 7 vārtu guvumi. Labākais aizsargs Niko Kailā. Best defender Niko Kailā. Un par labāko aizsargu tiek atzīts Salbas komandas spēlētājs numur 5 Niko Kailā. Un vēl jānoskaidro turnīra labākais vārdsargs. Labākais vārdsargs Joni Jarvio. Best goalkeeper Joni Jarvio. Un par labāko vārdsargu arī tiek atzīts čempionu komandas vārdsargs Joni Jarvio, kurš šajā spēlē finālā atvairīja 18 no 23 Salbas komandas metieniem. Kopējā metienā attiecība 28-23 par labu klasiku. Līdz ar to zinām turnīra labākie spēlētāji un vēl atliek tikai pats galvenais pasniegt kausus par 2. vietu Salbas komandai un lielāko kausu SC Klasika komandai. Sāksim kausa pasniegšanas ceremoniju. 2. vietas kausa pasniegs Latvijas Floorball Savienības valdes loceklis Andris Zenis. The second place cup will be presented by Latvian Floorball Union Jury Chairman Andris Zenis. 2. vietā komanda Salba. Second place, Team Salba. Un komandas kapteinim Antti Keskitallo no Salbas komandas tiek pasniegts kauss par izcīnītu 2. vietu Latvian Open elites grupā. Pirmās vietas kausa pasniegs Latvijas Floorball Savienības prezidents Ilis Petersons. And the first place cup will be presented by the Latvian Floorball Union President Ilis Petersons. 1. vietā komanda Klasika. First place, Team Classic. Un Klasika komandas kapteinim Ilkam Makipā tiek pasniegts kauss un piemiņas raksts par izcīnītu uzvaru šajā turnīrā. Apsveicam Klasika komandu. Sākam paldies turnīra organizētājiem un visiem iesaistītajiem spēlētājiem, komandām. Paldies, kad skatījāties šīs spēles gan klātienē, gan sporta centrs tiešraidē. Teikšu jums visu labu un tiksimies jau Latvijas Floorball čempionātā.